Latvijas televīzija un Latelekom piedāvā Pieslēdzies Latvija. Mani sauc Tatjana Kaļaņikova. Es esmu informātikas skolotāja un strādāju Dobeles amatniecības un vispār izglītojoša vidusskolā. Un piedalījos akcijā Pieslēdzies Latvijā, ko organizē uzņēmums Latelekom. Un tajā projektā es apmācīju seniorus strādāt ar datoru un ar datoru programmām, un īpaši ar internetu programmām. Tā nav parasta klase, tie bija īpaši studenti, kā es viņus saucu. Tie bija vislabākie studenti, tāpēc, ka ar disciplīnus man nebija jānodarbojas. Jā, bija priekšzināšanas, tad noteikti ļoti labi gāju uz priekšu, tāpēc, ka bija jau iemaņa strādāt ar pelīti. Ar pelīti visgrūtākais darbs bija iemācīties strādāt ar pelīti. Tie klikšķi nesanāca ar pirmo reizi. Man galvenais vajag bankā, lai es varētu samaksāt elektrību, gāzi, televizoru, pakalpojumus. Un tagad šī mēnesī es pati samaksāju jau. Internetā tur ir tik daudz, ka tur vienā vārdā tas nav pasakāms. Ar e-pastu var nodarboties internetā, ieiet iekšā, uzzina visus, piemēram, Latvenergo maksājumus, ieiet iekšā bankā, kā var ieiet iekšā, uzzināt, kas ir. E-pastu nosūtīt, vēstules rakstīt. Izrādās, ka Skype var ne tikai sarunāties, bet Skype izrādās, ka var dziedāt. Un tāpēc šeit nodarbības laikā mēs ne tikai mācījāmies čatot un sarunāt, bet bija noteikti dziedāšana. Tā notika, kad bija jāsarunājās, viņi izdomāja, ka vajag ne tikai sarunāt, bet dziedāt viens otram dziesmas. Patīkami un pašiem, ka esam ar to tikuši galā un varam sazināties savā starpā un saņemam jau vēstules un domājam vēl tikties tie. Tā ka ļoti, ļoti patīkami. Paldies sakam jums, paldies jums, paldies jums. Labi bija mums, ar jums un jums ar mums. Labi jums, paldies jums. Labi mums, bijis ar jums, labi bija mums ar jums, un jums ar mums. Paldies! Paldies, meitenes, par izturību. Jā. Un es gribu pateikt, ka vajag turpināt strādāt ar datoru un nebaidīties, lai dators būtu jūsu draugs.